Labdien, tauta! Šodien mēs parunāsim par veidu, kā kļūt par labu un kvalitatīvu YouTuberu Latvijā. Daudz uzdod jautājumus man, kas jādara, kāda kamera vajadzīga, kādi video jāfilmē un tam līdzīgi. Un šodienas video es jums sniegšu atbildes uz šiem jautājumiem un palīdzēšu jums kļūt par maksimāli labākiem YouTuberiem. Tā kā sākam, aiziet! Pirmā lieta. Reāli. Mums jābūt labam nosaukumam, kanāla nosaukumam. Un nederēs tur reāli kaut kāds oriģināls nosaukums izdomāts, tas nedara. Reāli vajag obligāti, lai jūsu kanāla sākumā vai beigās ir TV vai LV. Tas ir reāli svarīgi, ja? Jo reāli paskatieties. Funface TV, lielākais kanāls Latvijā. Domājat, viņiem, tik daudz skatītāju subscriberi ir dēļ viņu video kvalitātes? Nē. Reāli dēļ tā, ka viņiem ir TV ielikts beigās. Tas reāli uzreiz liekas, ka tas ir liels kanāls, tas ir televīzijas tipa kanāls, un tad noteikti jāabonē. Tā kā, saprotiet, tas ir ļoti svarīgi. Jūs to neizdarīsiet, un tad, jums nebūs daudz abonentu. Es reāli izdarīju kļūdu. Es īstenībā varbūt mainīšu uz Jarāns LV, jo es pieliku sākumā LV, Jarāns vai ne, un man, lēnāk aug tie subscriberi aug, bet viņi lēnāk. Tad varbūt es nomainīšu uz TV, un tad man arī ātri uzaugs abonenti. Tā kā es arī īstenībā par to es domāju, tā kā, jā, iesaku rakstīt TV, TV vislabākais variants, LV arī der, tad jūs domās, un jā, viņš ir patriots latvietis, un tad skatīšos viņas video, vai ne, tā kā, tas ir pirmais solis obligāti, ka jums ir, piemēram, ābols TV, džemperis TV, mājas dzīvoklis, ķieģelis TV. Otrā lieta. Filmējiet video mazāk. Nav jēgas filmēt video, reāli. Es daru kļūt, kad es filmēju video, bet, es vispār, nezinu, mainīšu to noteikti ar laiku arī, bet, es gribu jums sniegt to padomu, lai jūs uzreiz jau tiekat uzreiz tur 10 000 abonentu, jo lieta ir tāda, ka nav filmēt video. Vajag reāli taisīt streamus. Tikai streamus. Taisiet katru dienu streamus. Katru dienu. Ielieciet pateicības, jeb donate goal. Un reāli streamojiet. Streamojiet ko? Es nezinu. Populārās spēles, kas ir tur GTA 5 vai ne CSGO. Tam līdzīgi. Tikai streamojiet. Streamojiet. Reāli video nav jēgas no viņiem. Jo, padomājiet loģiski. Kas grib skatīties video? Pirmkārtām neatbild uz jūsu komentāriem. Skatītājs, no skatītāja perspektīvas. Īsti nav jēgas skatīties kaut kāds stulbs video, es labāk aizēju televizorā, pastos kaut kādu seriālu. Tādēļ vienkārši streamojot, tur ar jums var runāt, jūs atbildat. Un nekas vienkārši sēžat krēslā, paņemat pulti, spaidat un viss. Gaidat, ka kāds jums kēršu kādu iedos un jūs priecāsieties. Uztaisīsiet kādu reaction, krūtu, tur, es nezinu, dēbu uztaisīsiet, tam līdzīgi, un tad jau būs labi. Tā kā jā, nefilmēt video, taisiet streams. Bet, ja jūs tomēr nolemjat filmēt video, kādas video labāk filmēt? Nefilmēt nekad kaut kādus, nezinu, skita video, jo uzreiz viss domās, ka jūs taisiet drāmu. Reāli, nefilmējiet tādas izdomātas epizodes, tiešām izdomās, ka jūs taisat drāmu un jūs visus nosauks tur par stulbeņiem, ka jūs taisat kārtēju drāmu, fakes, vai ne? Tādēļ tāds netaisiet. Tādēļ, es pats to nedarīšu vairs reāli, es negribu, lai man saka, ka tas ir fakes un tam līdzīgi. Tādēļ es izdomāju reāli, ir divi varianti. Ja tu esi meitene, taisi make-up video. Katru reizi tikai make-up reāli. Nezinu, vienalga to. Ja tev arī neinteresē make-ups, to neinteresē apģērbi un tam līdzīgas lietas, still, taisi make-ups un tur apģērbu holi vai kā viņi saucās, es neatceros īsti, bet tam līdzīgi. Ja tu esi čeks, ja tu negribi gameot, bet vajag gameot, bet ja tu negribi, taisi challenge, tikai challenge. Vienalga kāds challenge, es nezinu, tur ir standarti vai ne, tur would you rather, tur whisper challenge, 7 second challenge, es nezinu, vēl random challenge, uzvilkt cepures challenge, izdzert kolas challenge, uztaisīt bildes challenge, izdzert, nezinu,
vienalga kāda cita dzēriena challenge, apēst čips challenge, apskatīties savas bijušās bildes challenge, ieslēgt datoru challenge, nu un tam līdzīgi, nosīties filmu challenge, seriālu challenge, react challenge un vispārējos challenge, kādas var izdomāt uz šīs planētas. Tikai challenge, reāli tikai pārsvarā challenge. Cilvēkiem patīk challenge, un ja tu ielaic aprakstā trakākais challenge, un tas challenge ir, kā tu, nezinu, iestādi puķi, challenge, tad reāli visiem būs trakākais challenge, damn, jānospiež, vai ne? Tā kā tas ir svarīgi, ja? This is #1 bullshit. Challenge džekiem, meitenēm, make-ups, holi, es nezinu, tur, ir vēl tie dāvana swaps arī ļoti svarīgi taisīt, jo reāli, ja tu taisi tur swaps, tad, nu, tas ir diezgan krūti. Respektīvi, ja jums ir, jūs domājat, kādu kameru pirkt, nevajag, ja dargāk kameras nevajag. Nu, pēc vējiet jūsu telefonu, vienalga, jums ir tur Samsungs, iPhone, tie visi arī ļoti labi dara, tas tā es nopietni, visi ļoti labi dara, ja? Bet tāda lieta, es piemēram nepareizi, es rādu, kā nevajag filmēt. Nevajag uzlikt uz statīva, nevajag. Jūs vienkārši paņemat, ja? Šitais piemēram statīvu, jā, šitā filmēt. Labdien, Taun, šodien filmēsim video par... Un nestieties reāli lenzā, skatieties, jums ir attēls, skatieties, kur jūs esat. Jūs izskaties ļoti normāli. Un reāli mēs šodien video par challenge būs, jo? Reāli challenge būs atrast korš challenge. Un mēs spēlēsim challenge, ja? Un nospied like, ja? Un abonējiet man un taisīsim 50 subscriber giveaway. Un giveawayā būs, jā. Un, respektīvi tā, jums tāds video ir jāfilmē. Jūs nevilmēsiet tādas tipu video, jūs neviens nestīsies. Tas ir vissvarīgākais. Jūs filmējat ar tādu savu telefonu, pieliciet savu maksimāli tuvāk sejā, nestieties šita te, vai ne? Te nestieties, skatieties te ekrānā. Un tad jūs iztīsieties ļoti neretardēti un ļoti nestulbi. Un pats svarīgākā lieta, kas ir, liec neaktīvu video. Ja tu streamo, ok, tad liec katru dienu stream video, bet ja tu reāli negribi to darīt, gribi filmēt video, ko nevajag īstenībā darīt, bet, jā, tad liec ļoti neaktīvu video, reiz mēnesī, vislabākais, protams, reiz 2 mēnešos, ieliec pa vienam video, un centies, nu, procentuāli lielāko daļu likt reklāmas video, nu, jo tad cilvēkiem tas patīk vairāk reāli, un liec aprakstā linkus, saka tur, kad 5% ir atlaidi, ja ievada stūra galda kodu, nu vārdu ierakst stūra galds, ja? Un tad, nu, cilvēkiem vairāk tas patiks, bet liec ir ļoti rēti video. Ja tu liks pēc iespējas rētāk video, vairāk cilvēki skatīsies, viņi gaidīs tos nākošos video, un reāli tikai abonentu augsts, un viņiem būs pacietība gaidīt. Nu, tā kā, piemēram, seriāli nākošo sēriju, viņi gaida viņu mēnesi. Nu, tas, es domāju, ļoti labi. Tā kā, jā, nu mans arī būs tagad ar laiku rētāk video, es domāju, es likšu reizi 2 mēnešos, varbūt pusotru, nu, izdomāsim. Un tas bija video, nu, kā jūs redzēt, pēc manis es parādīju, kā nevajag filmēt video reāli, jo es lieku katru dienu pārsvarā video un cenšos viņus likt, un es rādu jums, kā nevajag filmēt, jo mans kanāls ir reāli, kā nevajag filmēt YouTube video. Un, nu, es ceru jums ieguvāt kaut kādus padomus, tagad zināsiet, kā būt labākiem YouTuberiem, un jūs reāli pārstīsiet Funface TV visus pāris un būsiet labākie YouTuberi Latvijā, un reāli, nu, un beigās pēc tam. Ja gribat filmēt angliski, taisiet tieši tāpat, tikai angļu valodā, ja jūs protat taisīt, arī krievu valodā var taisīt, ja jūs protat, bet taisiet tieši tāds pats veidu video. Un, ja jums patīk šis video, nu, nospēj to laiku un nošērošu to video, lai, nu, tavs draugs, kas grib filmēt video, viņš zinās, kā iesākt un kā būt labākam YouTuberam ever. Un pēc galvenais abonē manu kanālu un gaida nākošo video, nu, apmēram pēc kādiem 2 mēnešiem. Tā kā tiekamies nākamreiz. Peace!